Sveicināti! Bija šorīt sapirkt visādas gumīņas, lai var salikt līdz galam visu. Parādīšu. Nopirku šitādu gumiju, ko iekniedēt iekšējā ieliekamiem spārniem. Laupšam šajā vietā šitādu man jāuztais ir. Jāizgriež, lai var iekniedēt šito ten iekšā. Lai nesitās akmeņas, parādīšu tulīt. Es viņu gribu iekniedēt šitien ten iekšā. Te piekniedēšu leņķīšus pie spārna, no ārpus saurpušu, lai var iekniedēt. Jo tad te es ieliktu oriģinālo, viņi izplēsīs ārā. Viņu vajag bišķi augstāk un vai nav viņam šķirba. Tur ir precīzi jāpiegriež un jāpieliek, jāpiekniedē. Es parādīšu to visu. Es te vēl pielaboju. Šite jau jāpieslīpē, un es domāju, rakmeņiem viņi paši pieslīpēsies. Un varbūt, ka te vēl ir. O, ne, te nesanāk. Te vēl, lai šite te neiet uz tiem, uz kardānu virsū. Tur varbūt jāuzliek. Nu, tas tā pa lielam, jo jāredz, ko viņi plēsīs nost, kas ir jāuzlabo, kas nav jāuzlabo. Nevar jau uztaisīt visu strogu un beigās varbūt mēs nesanāk nekas. Pagaidām pamēģināšu šitā, kā iet, kā sitās. It kā es viņu te pieliku, te viņš ir. Un galvenais bija, lai šitos nosargātu. Un te es domāju, tagad viņš nosargās. Te neies, nu, redzēsim. Kā būs, to tik mēs redzēsim pēc talsiem. Bet šitos vēl rīt jāiekniedē, es nepaspēšu. Un. Es biju domājis no tiem taisīt, kā jau es teicu, iepriekš. Bet es tik ātri viņu neuztaisīšu, tur tā jāizdomā gudri. Īstenībā šitā arī nebija peļam doma, kā uztaisīt tagad. Bet labi, turpināsies, davai. Nu, turpinājums. Kā taisīsim šitos zīmēji, pēc šitā bišķi, tagad izgriezīšu ar nazi, un tad likšu ieliekamā spārnā un piegriezīšu līdz galam, un tad likšu virsū uz gumiju un griezīšu ārā, lai būtu precīzi, kaut kā tā. Nu ko, paņēmu tagad izgriež vienu, likšu iekšā, skatīšos vai der, un tā jau, tā te jāturpina. Vēl otram, un tad ir jāpiekniedē leņķīši, likšu šitos maziņos, lai ir vieglāki. Kniedēšu klāt, atzīmēts tur it kā ir, kur vajag. Ielikšu tagad iekšā, viņa jau diezgan stingri tā gumija. Es domāju, ka būs labi. Tās malas, ja neap bišķi ir, redzēs kā ar tām šķirbām, varbūt varēs piegriezt, vai nevarēs, tad skatīsimies, lai neaiziet. Putekļi jau aizies garām, vai akmeņi neiet garām, tad viņš tur bišķi krāsies. Labi, kaut ko tur skatīsies. Tagad turpināšu. Parādīšu, kādā veidā, kur es viņu likšu tulīt. Nogriezīšu šito. Šitā te es viņu likšu. Te jau ir it kā, kur piestiprināt. Un kur nebūs šitien, ten pie spārnes. Kniedēšu leņķīšu, un pēc tam piekniedēšu caur gumiju. Un kur te nebūs, tur arī piekniedēšu, šit arī var piekniedēt. Nu, skatīsimies. Te es te parādīšu, kādā veidā, kā man izdosies. Un tad skatīsimies. Šita nevajag. Te man tā liekas pie bākas bišķi. Jo baigs sitīsies uz šejienu viss. Skatīšos, kā te izdarīt. Ja te jau, nu tas ir zāģiem laikam ir. Šitam riepām it kā nevajadzētu. Te es uztaisīju tā. Jāizbrauc viens līkums. Te tā piestiprināju. Aizbrauc līkums, kā tā gumija viss te kustās, vai kaut kas nav pa daudz iespriegots. Un. Kā tā.
Ja beigās liekas, ka būs baigi labi. Vienīgi, ka beigas braukt, tad šitiem ten jānoņem ritenis, noteikti jāiztīra akmeņi. Tad viņi bišķi krāsies, visi jau neizskatīs ārā. Tad redzēs, kā beigās te būs. Un tad būs noteikti jāuztais viengabalu viss, tad plāksnes jānopērk. Nezinu, nu redzēsim. Jo te man arī liekas, ka vajadzētu pie kārdāna aizsāt ziņu. Bet es domāju, ka es to pielikšu gumiju, lai tur neiet iekšā. Ja tur akmens arī iekrīt, lielais kārdāns griežās, viņš kaut ko var izlaust. Jāuztais maksimāli, kamēr vēl ir laika. Vēl ir šodien, rītdien līdz pusdienas laikam, it kā jau ne, jāsakrāmējās un jābrauc. Un, kaut kā tā, davai turpinām tālāk. Liekam iekšā, skatāmies, ko vajag un ko nevajag un darbojamies. Davai, uz priekšu. Nu ko, uzkniedēju tos leņķīšu šroku, tur tā, iekšpusē. Un tā ir tagad iekniedēju to gumiju. Būs ok, es domāju. Iekniedēšu otru pusi. Te viņš baigs stingri turās. Iekniedēšu otru pusi un tad laidīšu lejā un domāju izbraukt, lai var apsīties, varbūt kaut kas beržās vēl. Varbūt kaut kas ir šitie ten, varbūt jāpalok vēl uz āru. Te redzēsim. Davai, nākošo. Nu, tāds ir bardaks tagad. Sakniedēji. Bišķi palika pāri, tad 10 centimetri izdomāju, ka bišķi ļeps arī uzstājas, lai nesit tik daudz to apakšu. Nu ko, tagad bufers arī nenormāli stingrs. Piekniedēji te, piekniedēji iekšā. Tad vēl te leņķīšs, lai normāli turās stingri. Un šito iekšējo ieliekamo spārnu uztaisīja no gumijas. Un tagad vispār tas spārns ir ļoti stingrs. Šie viss tagad ir tādā stīgā. Šita tas pats ir. Te uzlika leņķīt, piekniedēja pie buferi, pie turienes, pie rāmi, kuzavu. Šita ir mazā ļempīte. Nu ko, vajadzēs. Baigi stingri, visi baigi skaisti īstenībā. Tagad jālaiž lejā, jāizvāc bardaks, lai var izbraukt, jāliek degvielu. Un jāparolē pabraukt vai kaut kur nesteļķējās. Varbūt, ka šitā kante ir bišķi jāvalc sev uz āru. Un tā izskatās, ka viņi būs jāvalc sev uz āru, bet pagaidām izbrauksim, apstīsimies, kā ir. Tā no apakšā vēl to redaktoru aizmirs. Vēl nevar braukt, to redaktoram jāuzstājas. Pacelsim augstāk. Uzstājas, pastīsimies, varbūt, ka tur var uzstājas no tās vecās pannas, kaut ko izgriezt un uzlikt. Šitien iekniedēt kādu kniedi. Un te tā viņš varētu purināties. Viņš tā arī purināsies. Tev vajadzēs noteikti to piegriezt. Līdz riteni iet, te jau jāpiegriež. Labi, ir ko darīt vēl. Tā kaut kā izstās. Nu ko, turpinam. Izdzina ārā, aizmirs pievilkt riteņus, ka nesanāk joki. Jāpievelk riteņus. Te izskatās tā. Ciets jau viņš ir, bet vienalga, kad viņš nav tik ciets, lai bukti viespēj, lai nekustētos. Nu tā jau redzēs, kā viņi būs. Šitā izskatās.
šitā izskatās. Jā, pievilksim riteņus un jāizbrauc testa braucienā, vai kaut kas neberžās pa daudz. Kaut ko parādīšu. Uztaisīju šādu turamo kameras, nokrāsoju, lai žūs līdz rītam. Lai kameru var uzlikt te pa vidu. Šeit tā es tai krustā uzlikšu pa vidu, šitien ten pāri, un te būs kamera. Redzēs, kā būs, varbūt, ka no turienes labāk. Atstāja arī šito vietu, ja nu kas, jo šitai vietā viņi rāda, bet, nu, es nezinu, kā tur būs. Rīt nožūs krāsu, pielikšu, apstīšos vienu video, un tad redzēs, kur labāk likt. Un viss izbrauc. Tagad ir ļoti stingrāks viss, un neviena gumija nenoplīsa nost. Paskatīsimies riepu. Nekas jau traks nebija braukts, bet jā, nē. Tagad ja nekur tā neuzbrauc, ne bremzē traka neuzbrauc. Vienkārši pamēģināju, kā ir. Un šitais tiešām baigi priecēja, ka viņš tāds stingrs tagad ir. Vai jop, šis gan jāielīmē laikam. Tas visu laiku krīt ārā. To tulīt ielīmēs. Un ko? Tā tagad izskatās. Rīt krāmējam uz trēlu. Pirms trēļu krāmēšanas izsulcam. Paskatāmies eļas līmeņus. Paņemam eļu līdzi. Krāmējam buspilu ar riepām, ar rezervsdaļām, ar atslēgām, ar dankratiem un mauksim prom. Tik ātri jau neies noteikti, bet es tā ceru, ka uz kādiem 5-6 tausos būs. Es tā domāju, jo nekad tā krāmēšanās neiet tik ātri. Nu ko, šovakar es beigšu darbības, lai nožūs tā varētu pieskrūvēt, bet neies ķēpāties. Rīt piecelsies ātrāk. Izsūkšu, saskrūvēšu to, paskatīšos, kā ir labāk un sākšu krāmēt busu, riepas, atslēgas, nu kā jau es teicu. Un dosies prom, jo vēl jau visādas atradīsies, vēl noteikti kāds, ko aizmirst, ko vēl vajadzēja izdarīt, ko jāsaliek iekšā visi. Viņš par jāskatās, kas tam man ir. Špogatieris līdz 10. ir. 25.10. jātais nākošais. Tad jau der. Viss kārtībā. Šitai jāieliek vēl vien riepa. Ir. Ķivērs jāieliek. Kronen jānopērk. Un, viss, kas piedarās. To jau vakal rīt. Labi, šovakaram beigsim, un tad jau turpināsim rīt. Bišķiņi no krāmēšanās. Gribās salikt visu tā, lai nekrīt nekas apkārt, bet kaut kā nesanāk. Būs atkal jāsaliek, vieglie pa virsmu, apakšā smagie un puses vēl jāieliek, ielikt puses, atslēgas. Kaut kā tā te bišķiņ no krāmēšanās. Vēl galdiņš jāieliek, ķebiļi, lai ko pasēdēt, ja būs šitāds lietas, tad jau nekur nesēdēs laukā, bet nu labi. Tas bišķiņš no. Vēl riepas vajag. Dankratu. Mums tev tik daudz nav piebāst, vēl ir garažā jāliek riepas, dankrats. Kannas tukšās tās gan pa virsu sasviedīs, bet viņi pilns var būs kaut kur jāliek. Bet labi, davai. Nu, laikam būs kaut ko sakrāmējies. Tukšās kannas vairumā. Ir 120 litru var saliet, tad viss kārtībā. Riepiņš, grilu paņēma, ogles, sašļiks arī ir, ja kas, ķebiļi. Galdu nepaņēma. Skrūmašīnas, fleks, ripas, dankrats. Jādzen virsū.
uz trēļu. Kaut kā tā, vajadzīsim virsū. Nu ko, maucam uz trēlu virsū. Atcerējos vēl flaķens jāpaņem. Būs jau tās lietas, kas jau viss aizmirsts. Bet pa laimi brauc laicīgi, lai, ja nu vajag kaut ko, tad var sazvanīties vai aizbrauc uz veikalu nopirkt. Kaut kā tā. Roķeni tagad rītīgi stingrā, nu var maukt virsū tāpat, kamēr atdurās. Jau tagad var nobremzēt. Viss čotki stāv. Nekāda vaina. Var slāpēt nost. Un mierīgi laist. Mierīgi laist lejā. Apstiet, cik precīzi. Pat necerēju, ja tā godīgi necerēju šito. Laidīs lejā un vēl jau pilns galvas ar domām, kas vēl. Bet tur ir kalfers, paziņas. Ja nu vajadzēs, tad jau kaut ko dabūsi. Pieštrupēšu, flaķens pārlikšu un labi. Un tad jau poģēkšos un maucam. Noturēties, braucot. Nu, atbrauc tāds no Nīderlandes turists un rauk viņš šitā brauc. Ota tas nav bīstam ceļa satiksmē. Kaut kāds murgs. Man ir treilis aizmugurē. Ar mašīnu virsū. Es nevaru tā uzdot un apdzīt. Un tagad nāk visu laiku pretī. Un tas mierīgi ļurina uz 60, 62. Un viņam nekas nerūp. Kā jūs domājat? Policisti mums vēl agresīvu braukšanu, šitais arī, šis nav agresīvi, bet šitais nav bīstami? Kā jūs domājat? Braucu tagad uz Talsiem, tagad uz aizputs ceļu 112 es. Skatos labīgi, brangi, superīgi. Jāapstās, cik tev ārpās ir sabrieduši graudiņi. Izskatās jau diezgan forši. Šitais nebija pirmais lauks, bet kas tā te mums ir? Labi, ka tā viens krāmējās, labi, ka nav vispār jāapstājās. Bet, jākrāmē ir, ko darīs. Pats ir darbs, turam neko nevar izdarīt. Viss kārtībā. Labi, ka tā veicās, vismaz nav jānostājās uz nulē, un tad jāsāk atkal uzrauties. Tas viss kārtībā. Tā maucam, tikai maucām. Visāds ķibeles pa ceļam. Nu, kāds ķibeles, ne ķibeles, visādas lietas, kas vēl jāizdara, jāapstājās, ko braucot nevar izdarīt. Atnāk visādas īziņas un jānokārto. Un kaut kā tā. Braucam tālāk, trēlis brauc pa priekšu, bet ko es daudz skriešu. Es arī braucu atļauju to kā viņš. Man īsti nav ko skriet, man ir jābūt tur pār 9 un jāpieplēc pie viesnīcas dabūt atslēgas vienīgi. To viņš man zvanīja viesnīcas īpašnieks, lai brauc un pēc tam paņem atslēgas un pēc tam kaut pa nakti var braukt. Un tā arī būs, kā citādā. Tā, braucam un aiziet. Jēziņ, nebija braucis laikam sen pa aizputi. Nu, nē, rokas biezas. Tā. Rokas biezē tiks forši asfalts uzliec. Johaidī. Nu, skaisti. Un tagadējais Dienvidkurzemes novada vadītājs. Ai, kaut kā. Nu, Dienvidkurzemes novada šefs ievēlēts no aizputs. Ļoti skaisti. Ja noteikti būtu bijis otrādi, pēc ievēlēšanas šitā, tad jau viss būtu skaidrs, bet nē, redz, pirms tam viss ir uztaisīts. Tā tad nav. To jau var apskatīties, kas taisīja šito ceļu. Ja taisīja Ālēndu, tad viss skaidrs, kā rokdarbs. Bet, lai peļņi būtu, es domāju, bet tā, kad viss ir sataisīts, super, man patīk. Labi, ka kaut kas ir ieguldīts no tās naudas vismaz.
kas ir saņēmts, bet man jau liekas, ka šitie ceļi jau ir Latvijas valsts ceļi, ne vai pašvaldības. Kam šitie ir? Kāds zina? Ja iet caur pašvaldību, tad viņš pašvaldībai pieder? Nē, mums nīc arī Latvijas valsts ceļiem. Tāds jautājums man vispār jāpaskatās, kas kur rakstīts, kam šitais vispār pieder. Tāda interesi ir. Nē, te pašvaldībai. Te pašvaldībai sākās. Var just, tā nav pašvaldības ceļš. Noteikti, ka šita sākās. Un tad, kad iet cauri, tā kā Nīcai iet cauri, tad tas ir Latvijas valsts ceļi, jo tas ir vienīgais ceļš. Šitien te var braukt pa Rīgas šosei. Kaut kā tā noteikti ir. Kāds zina, var uzrakstīt, ja nav slinkums. Tad tā viss ok. Braucam, skatāmies. Ok, izbrauksim cauri Āsputei, uz Kuldīgas šosei, un tad būs liela lauka, un apstīsimies kā tur aug. Jo laikapstākļi šogad ir ļoti labi lauksaimniekiem. Vienīgais ir slikti lopkopiem, jo sienu nevar savākt. Sauso slapju var savākt, sauso nevar. Kaut kā tā ir. Šita mēs te daudz. Pēc 300 metriem pagriezieties pa kreisi. Tur Jerks, tagad es runāju. Šitā te skolas laikā daudz staigājām uz štopiem un no štopiem un kājām cauri. Labs atmiņas īstenībā. Pagrieziet. Pastīsimies laukus, apskatāties, cik skaisti. Tepat visos, kā viņi sauc, tukšumos ir iesēt vasarojumi. Ļoti labi izauguši arī apstēties. Mēs kaut kad brauc garām, es jau te, man tā liekas, kādu video taisīju. Varbūt arī nē. Nediet. Te ir, nezinu, kaut kādu viķeru taisīt. Kaut kas ir darīts. Nevar apgriezties uz otru pusi, inčīgi uztaisīt, miglojot manevri. Bet katrs dar kā grib. Ilgstāv un klusu. Varbūt, tāpēc, ka lauki nav. Te varētu mūziku ielikt, bet tur vajag grūti uzķert, kurā vietā nogriezt, kurā piegriezt skaņu. Tas nekas, viss ir kārtībā. Es jau redzu tālu mākali, skaisti lauki. Notīrīsim stiklu, lai var redzēt. Aiziet, super. Es saku, laikapstākļi ir šogad tādi ļoti labi. Šito kultūru audzējot. Nezāles nāk augšā, bet labība ir slāpjums, siltums. Tāds liels siltums nav, bet pietiekams. Nevajag jau pārāk daudz, lai kalst ārā. Jo cik tās dažās dienas bija, bet lapas vienalga sametās tādā čukuriņā, lai siltums netiek klāt, pilnā plaknē lapām. Tā, viss skaisti. Raps noziedējis, pēdējie ziedi ir palikuši. Te ir papu noteikti uztaisīt, lai var kaut ko ātri iesēt. Rapsi noteikti, parasti tā dara. Var jau būt, ka kāds zāli iesēja arī. Zālīt, viss ir skaisti. Pa ziemu te vedu šito ceļu, kas ir Kuldīga Talsi, vedu kūdu no Rucavas uz Talsiem. Viņi tad taisa fasē un sūta uz visādām Ķīnām un vispārēji. Daudzām vietām tas nebūtu tik svarīgi. Un te vienā vietā viena firma cirta mežu. Un, lai nebūtu degviela, viņiem jānes klāt un jāved pa kaut kādu citu ceļu, kur noteikti nav saskaņots vai kas. Tad viņi tepat brauc augšā, es parādīšu, brauc augšā no meža pa ceļu un viss nospolēja līdz pat asfaltam. Tad es zvanīju uz ceļiem, vai nevajag sataisīt, jo zinu, ka būs lieti
Vai tādas lietas viņš jau plūdīs nost? Jā, viņi tur izdarīšot, sazinājušies, esot ar viņiem, ar to firmu. Neteikšu tev kādu firmu, bet nevajadzēs arī pateikšu. Jā, viņi visu izdarīšot, es jau te ātrāk braucu. Nu, nekas nebija izdarīts. Ko es domāju, tagad zvanīt? Varbūt. Braucu vēl, nebija nekas. Un tagad man baigā interesi. Vai tagad, kā pēc šitā, tagad jau ir baigi, nezinu, gads nav, bet kad 8 mēneši ir pagājuši. Vai tagad ir, kaut kas ir sataisīts, jo es lieku 99%, ka nē. Ja tā ir liela firma un viņi uzskata no sevīm, ka viņi ir ķēniņi un ķēzeri, laikam dara kā grib. Un pašvaldība nē, bet Latvijas valsts ceļi arī viņiem uzšpļaut uz to, ka kāds kaut ko saka vai kāds kaut ko. Bet viņi to sačakarēja to ceļu, ne jau kas cits. Viņiem jau nav no nulles jātaisa tas, ko viņi sačakarēja. Redzēsim, vai tas ir izdarīts vai nav. Tas bija uz šito taisni. Ka vēl mašīna stāv, ja nemaldos, kad viņi atkal kaut kur cērt ārā. Te kreisā malā, aiz šitā mežiņa, bija braukts augšā. Nu, redzēsim, bet tagad noteikti arī tā nevarēs īsti redzēt. Nē, tie nav meži. Šitien ten bija braukts augšā. Maliņās. Rauk šitien ten. Kaut kāda grāņa čupa ir izbērta. Tas skaitās sataisīts, nenoblietēts nekas, jā. Viss skaidrs, ir darījuši apsolīto tikai tad, kad es braucu uz Talsiem kaut kad, tas bija 2 mēnešu apakaļ laikam. Kaut uz to pusi brauc, tāda nebija. Tagad te ceļš kaut kas ir taisīts, es domāju, tie paši ceļu taisītāji ir arī uzbēruši to grantiņu. Ne jau tie mežstrādnieki ir atbraukuši uzbērti. Bet labi, lai viņiem veicās. Es nesaku, kad ir Dievs, un arī netic viņam, jo neviens viņu nav redzējis, visu tik pa viņi runā. Bet karma ir to, es zinu, nu kā es zinu, es arī noteikti piedzīvojis, vai maziņa karma vai kas, bet viņi ir. Braucam ārā no Stendes. Kaut kā 10 km palikuši, nepilni, man tā liekas līdz viesnīcai. Braucam pakaļ atslēgām, samaksāt un braucam uz tehnisko. Tik tālu tikuši, bet normāli. Nebija pa laimi nekas pa ceļam, viss gāja gludi, viss čiki puka. Super! Vai turpinām. Esam ieradušies. Esam galā, un te būs servis zona. Nevajag iekšā. Laikam jāpaskatās, cikos tad īsti ir ierašanās. Bet esam klāt. Raupa vēl viens, cik es pucēju mašīnu. Tad jau visi džipi. Dabūju uzlījums. Līmēju virsū. Vienu uzlīmēju šito. Šitādi. Te viņi īpaši redzam būs. Salīmēšu šita virsū. Numurs. Kaut kā tā. Nu ko, izdevās aplīmēt. Tā ir Talsi 20. Ko palika gads aizmirst? 24, Talsi 25, visi kārtībā. 111. ir. Numuriņš ir. Šit arī ir. Visi džimi. Man tik jāgaida, kad kāds laidīs iekšā. Tad jāatrāda ķiveres un tā tālāk viss. Davai. Nu ko, salīmēts ir. Domāju, ka šis video jābeidz, lai nebūtu pārāk garš. Un tad jau servis parku rītdien kaut ko jāsafilmēja.
Domāju, šito te mēs beigsim, šito salīmēt, un tad turpināsim nākošo video visādus darbības, kas notiks ir nodzīs no treļa nost, jānodara no treļa nost, un treļs ir jāatstā tur, servis zonu, trailer parkā, lai nevienam netraucē, un tad viss, un mēs darbosimies citādā. Labi, palīdz nākušajam video.